Runājot par sankcijām, Kolkungs kratīja ar galvu, sakot, ka tas nav sankciju rezultāts, kas notiek. Kas tur notiek ar pensijām? Šī nav pirmā reize. Nav pirmā reize. Pilnīgi identiska situācija bija aizvadītajā gadā uz pavasari, kur arī indikācijas nonāca, ka nav ienākuši līdzekļi, nevarēs izmaksāt valdības līmenī, ko nu darīsim, kādi ir rezerves, visi plāni. Nu, šeit mēs jau minējām, cik šādas personas ir. Saprotu, ka tās jau nav tikai Krievijas pilsoņi, tie arī Latvijas pilsoņi, kas saņem, jo citu starp spēkā ir divpusējs līgums par Krievijas militāru personu un to ģimenes locekļu sociālo aizsardzību, kur citu starp, jā, mums ir virkne Latvijas iedzīvotāji, pilsoņi, kas ir dienējuši Krievijas armijā, padomju armijā, un viņiem ir tiesīgi saņemt šo te pensiju, balstoties uz šo divpusējo līgumu, kas atkal, šeit būs paša diskusija, ir daļa no Krievijas karaspēka izvešanas daļas, bet šis ir tā vienīgā aktīvā fāze no tās līguma pakotnes. Vispārējie saņem ir izpildīti un beiguši. Un kas notiek katru gadu, protams, šis personu loks nepaplašinās. Nu, jā. Tas ir tendenci samazināties. Un šeit jābilst, ka Krievijas pilsoņi, kas šeit saņem Krievijas pensiju, kas, saprot, vidējais arī ir 130 eiro, 133 eiro ir tā vidējā pensija. Nu, mums ir imigrācijas likums, tātad Krievijas pilsoņi šeit uzturās, nu, visticamāk, ar pastāvīgo uzturēšanās atļauju. Pastāvīgā uzturēšanās atļauja papildus jau tagad prasībai par latviešu valodu nosaka arī pienācīgi arī apjomu finanšu līdzekļu esamību. Ka 130 eiro pensijas nesaņemšana tagad nevar būt tas, ka īstenībā dodas uz sociālo dienestu pēc pabalstiem. Kolēģi, šis arī jāņem vērā, tādēļ, vismaz es negribu ar aģitāciju nodarboties, bet jāpasaka, ka Nacionālā apvienība uzstāja, ka nav pieļaujams arī imigrācijas likumā šis panāktais, ko parlaments nobalsoja par pagarināt 2 gadiem par latviešu valodas kārtošanu. Tas nozīmē arī 2 gadus saņemt sociālos pabalstus, ja šāda situācija rodas, un mēs redzam, šāda situācija ir radusies. Un, jautājums ir, kā mēs šo varam visu tālāk šķetināt. Ar sankcijām varbūt daļēji viņš ir saistīts, bet es minēju, šis nav pirmo reizi. Bet ir tas tomēr kaut kādā mērā sankcija jautājums.